Kalpošanā un dzīvē ar Dievu vieglā vai īsā ceļa nav. Nav laiks mums kļūt slinkiem un pasīviem. Un 2. ķēniņa grāmatā mēs redzam pravieti Elīsu, kurš bija Elijas sekotājs un māceklis, un divkārši Elijas svaidījums nāca pār viņu, tad, kad viņš redzēja Eliju paceļoties debesīs ugunīgos ratos. Un tad, kad Sunamiete, kurai Dievs bija dāvājis dēlu, nāca pie viņa, jo šis dēls, ko Dievs bija dāvājis, bija nomiris, tad pravietis Elīsa bija pārsteigts, jo šī bija viena no retajām reizēm, kad Dievs viņam iepriekš nebija par to teicis, nebija brīdinājis un nebija arī viņu sagatavojis, kā viņam būs jārīkojas. Un mēs nezinām tieši kādu iemeslu dēļ, bet viņš negrasās celties kājās un kaut kur doties, bet viņš sūta savu kalpu un mācekli Gehazi, lai viņš paņem viņa zīzli un dodas tur, kur šis puika guļ, miris, jeb viņa mirušās atliekas, un uzliek šo zīzli virsū. Bet tā Sunamiete nepadodas, un viņa saprot, ka tas tā nedarbosies. Viņa lūdz šī vīra, lai viņš nāk pie viņas. Tas, starp citu, sakrīt ar to mācību, kur Jēzus runāja par neatlaidīgu lūgšanu, ka ja pat kāds nāktu pie sava drauga un nakts vidū teikt, hei, vai tu vari man iedot sāli vai kaut ko man palīdzēt, kas nepieciešams, pat ja viņš to negribēs darīt, ja tu neatlaidīgi to darīsi, tad beig galās to arī to iegūs, un šis labais draugs tev arī atbildēs un palīdzēs. Un tā nu šim Elīsam nākas celties un iet un doties un principā darīt tieši to pašu tādā pat veidā kā Elija. Tas, kas viņam bija gājis pa priekšu, to bija darījis, lai uzceltu kādu citu jaunu puisi no nāves, un arī viņam ne vienkārši aizsūtot savu kalpu, bet pašam jāiet, jākalpo, jālūdz, jāmeklē Dievs, un tad ir jāizstiepjas pāršob, un tur jau ir citas nianses, par kurām mēs varētu runāt, bet gribēju vienkārši iedrošināt, ka tāda īsā ceļa nav ne kalpošanā, ne patiesā kristieša dzīvē. Tāpēc, ja Dievs tevi kaut kam ir aicinājis, un ja Dievs tevi sakārto tās situācijas, ka tev ir jākalpo, tad nemeklē vieglāko vai īsāko ceļu. Ej un dari to uzlūka piedurknes, un ja pat tas nebūs viegli, ja pat tas nebūs ātri, dari to, un tas kungs tevi svētīs, un tu redzēsi, kā notiks arī zīmes un brīnumi, un notiks tās pārbiskās lietas, kuras Dievs ir paredzējis, un tikai dievišķajā veidā, un ne cilvēcīgi tās rūpnieciski radot. Tāpēc mācīsimies no Elīsas, un ziniet, tur pēc tam vēlāk var redzēt arī, ka no šī kalpa mēs varam daudz ko mācīties, gan kā nebūt mankārīgiem, kā nemelot, jo Dievs to visu zina, bet par to kādā citā reizē. Esiet sveitīti!